Vai tu esi kādreiz aizdomājies, kāpēc daži cilvēki smagi strādā, ņem virsstundas, cenšas cik spēka, bet finansiāli joprojām stāv uz vietas? Kamēr ir citi, kas dara tikai minimālo, bet vienmēr atrod iespējas nopelnīt vairāk? Šī atšķirība nav nejaušība. Iemesls ir dziļi zemapziņā, limitējošie faktori, kas nosaka, cik daudz tu vari nopelnīt. Varbūt tu jau esi mēģinājis manifestācijas, afirmācijas, vizualizācijas, kočus, taro kārtis, psihologus vai vēl kaut ko citu, bet tas nav nesis reālus, redzamus rezultātus. Iespējams, ka šīs vispusējās metodas vienkārši tev nav pietiekamas. Mani sauc Madars, un tieši tāpēc hipnoterapija kļūst arvien populārāk. Kas ir hipnoterapija? Tā ir apzināta zemapziņas programmēšana, kas palīdz atbloķēt ceļu uz jaunām iespējām. Un jā, finansiālā situācija ir viens no galvenajiem aspektiem, kur to var pielietot. Brīdināšu uzreiz, hipnoterapija pati par sevi naudu tavā kontā neienesīs, taču tā palīdzēs pārvarēt iekšējos šķēršļus, kas līdz šim tevi ir bremzējuši. Ja bieži pie sevis domā, man jau ir par vēlu, es neesmu pietiekami labs, pelnīt ir grūti, tad šie uzskati strādā pret tevi un neļauj tev sasniegt vairāk. Un ja tu pats sev netici, tad pelnīt vairāk būs 10 reizes grūtāk, neskatoties uz to, cik smagi tu strādā. Tāpēc, ja vēlaties izmēģināt hipnoterapiju un redzēt, kā tā var palīdzēt tieši tev, piesaki bezmaksas individuālo konsultāciju ar mani.